Šodien mēs esam vēsturisku notikumu liecinieki, jo Rīgas Tehniskajā universitātē pirmo reizi ir savu monētu – sudrabā un zeltā kaltu, ko ir izdevusi Latvijas banka. Šo svinīgo notikumu aicinu atklāt RTU rektoru akadēmiķi Leonīdu Ribicki. Labdien, dāmas un kungi, studenti, viesi, mūsu kolēģi. Tiešām šodien ir izcils notikums, un vispirms jāsaka paldies mūsu konventu loceklim Ilmāram Rimšēvicam, kur vadītā banka ir šo uzdrošinājusies, tātad riskējusi un izveidojusi tādu monētu, kāda vēl līdz šim nav bijusi, kur mākslinieks Kristaps Ģelis ir izveidojis. Un es domāju, tas būs kaut kas jauns arī jums visiem, jo šis lats, kas praktiski ir arī mērinstruments, ar kuru palīdzību var mērīt garumu, noteikt leņķus un arī vietu, tas arī apslēptām zīmēm iekšpusē, un par to droši vien kāds cits jums daudz ko stāstīs, bet es varētu teikt, ka tā ir tāda ļoti, ļoti liela piemiņas zīme mūsu Rīgas Tehniskās universitātes 140 gadu jubilejas reizē, 150 gadu, kādi 140. Mēs jau esam 150 gadu, tas būs pēc praktiski 10 dienām, 14. oktobrī, bet šī diena, kad ir uz galda likt šīs īpašās latu zīmes. Apsveic viss, kā mūsu RTU darbinieks, tā arī, es domāju, visus Latvijā ar šo jauno izcilo, es gribētu teikt, mākslas darbu. Paldies! Paldies! Vārds Latvijas bankas kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājiem Jānim Blūmam. Lūdzu, Blūmam. Var arī bez. Es skaidri runāju. Labdien, visi klātesošie, labdien, godātais rektora kungs, labdien, Tehniskās universitātes mācības spēki, konventu locekļi, vispārējie klātesošie. Man ir patiesi prieks stāvēt šeit jūsu priekšā, sagaidot šo jubileju, kā rektora kungs teica, varbūt mēs visi gribam vienmēr būt mazliet jaunāki, un arī 10 gadi kādreiz liekas, ka varbūt ir mazāk, bet tas ir skaists un apaļš skaitlis, es domāju, ar to var noteikti lepoties. Un izmantojot šo gadījumu, es Latvijas bankas vārdā, arī Latvijas bankas prezidentu vārdā, gribu tādus mazus, bet ļoti tajā pašā laikā liels paldies pateikt jūsu augstskolai par to ieguldījumu, ja mēs tā darām vairākās daļās. Pirmkārt, Rīgas Tehniskā universitāte ir viena no, teiksim, top 3 augstskolām, no kurām visvairāk nāk speciālisti strādā Latvijas bankā. Tie ir gan finansisti, ekonomisti, arī, protams, inženieri. Tā kā to mēs diezgan augstu novērtējam. Otra lieta ir mazliet, teiksim, plašākā mērogā. Tehniskā universitāte ir viena no tām nozīmīgajām augstskolām, kas veido Latvijas tautsaimniecību. Tie ir tie cilvēki, ķīmiķi, inženieri, arī ekonomisti, kas domā par mūsu eksportu, bez eksporta nav mūsu tautsaimniecības, līdz ar to paldies arī, un bez gudra eksporta nav mūsu tautsaimniecības, līdz ar to paldies arī par šo lielo ieguldījumu. Un tad ir viens tāds mazliet vēsturisks paldies. Ja jūs varbūt esat jau to pamanījuši, tad Latvijas banka nepilnu mēnesi ir iegūst jaunas telpas, kas atrodas Krišāna Valdemāra ielā 1B, kurā atrodas arī gan klientu kas, kur pašlaik citi cilvēki jau gaida rindās, lai saņemtu šo Tehniskās universitātes jauno skaisto monētu. Un šī ēka tikko ir renovēta, un mēs varam teikt tā, ka Rīgas Politiskā institūta arhitektūras fakultātes dekāns 19. gadsimta 80. gados, gandrīz 20 gadus bija Johannes Koks, profesors Johannes Koks, kas ir projektējis šo ēku speciāli Vizemes mužniecības kredītsabiedrībai, kur tagad atrodas arī daļa no Latvijas bankas. Tā kā ir arī tāds viens vēsturisks fakts.
Un visbeidzot, teiksim tā, ka lai turpmākie 100, 150 gadi un vēl vairāk vairotu caur jūsu darbu, caur jūsu ieguldījumu mūsu valsti. Un tas beidzamais, kas man arī, teiksim, ir jāpasniedz šodien rektoru simboliski, rektoru kungam ir šī jaunā monēta, kur arī mums ir jāsaka, protams, paldies par iespēju Latvijas bankai sadarbībā ar Kristapu Ģēles mākslinieku, sadarbībā ar Tehnisko universitāti izveidot tiešām, manuprāt, inovatīvu, mūsdienīgu monētu, ko mēs pat varbūt tiešā veidā varētu saukt par monetāro instrumentu. Tā ir precīza, gudra un arī skaista. Lai jums un mums visiem kopā veicās. Daudz laimes, saules mūžu! Liels paldies! Latvijas banka gadā laika apgrozībā 5-6 šādi rakstura monētas, un katrai monētai ir savs tapšanas ceļš, savs stāsts par kā šī monēta ir tapusi. Un pavisam īsi es mēģināšu šo stāstu par šo monētu pateikt. Un te ir neviena vienot nebijusi lieta mūsu darbā. Pirmais, ko es gribētu teikt, man šķiet, ka šīs monētas iecere un tapšana nekad nav bijusi tik daudz, varbūt saistīta un pārspriesta ar tiem, kam šī monēta ir veltīta. Tik tikšanās daudz, man liekas, nevien tiešām nav bijis pārstāvi. Mēs diezgan kopā skaitā, diezgan bieži tikāmies, un mums bija īpaši simpātisks jūsu uzstādījums, kas sakrīt arī mūsu uzstādījumu, lai šī monēta būtu ar kaut ko atšķirīgu, ar kaut ko oriģinālu. Arī pasaulē dažādos monētu konkursos viena no nominācijām ir šāda, kur ir inovatīvākā monēta vai monēta, kāda vēl nav bijusi. Un arī jūsu uzstādījums bija līdzīgs, ka jūs vēlētos kaut ko netradicionālu, bet kas būtu tuvāk tam, uz ko jūs tiecaties. Tālāk, arī šis ceļš, kā tālāk tas notika. Mākslinieku konkursā tika izvēlēti pāris mākslinieki, kas turpināja darbu. Tālāk turpināja darbu viens mākslinieks. Un jāsaka, ka šajā darba gaitā un procesā, kas bija arī diezgan garš, no šīs pirmās skices līdz gala rezultātam, ir diezgan liela atšķirība. Un to varbūt arī pat pateiks monētas autors, kā viņš pie šī darba strādāja. Un vēl viena tāda atšķirīga lieta, ka šī pirmā Latvijas bankas monēta, kurai nav veidots plastiskais modelis, bet tīri šī te iecere bija tāda, kur to nemaz nevar izdarīt, un šis darbs bija pēc zīmējuma jāturpina tālāk kopā ar kautuves pārstāvjiem. Un tā bija Somijas kautuve. Mēs šajā gadījumā pat izvēlējāmies, bet apmeklējām 3 kautuves, kuras varētu šāda rakstura ieceri realizēt. Tā bija Britu karaliskā kautuve, Nīderlandes karaliskā kautuve un Somijas kautuve. Un konkursā vinnēja Somijas kautuve, tālāk sākās diezgan pamatīgs darbs, īpaši jau Kristapam Bjelzim ar šo Somijas kautuvi, kas arī pirmo reizi ir mūsu tāda darba vēsturē, kad mākslinieks īpaši daudz sadarbojas tieši ar kautuvi, un tas tehniskās lietas, kas arī Somijas kautuvi izrādījās netik vienkārši, tika, ne tik īsā brīdī, bet pienācīgi īsā laikā, lai paspētu šo pasākumu realizēt. Tātad monēta ir nokauta. Domāju, ka šīs lietas, ko es minēju, tās tiešām ir varbūt atšķirīgas tajā mūsu darbā pie monētām, un mēs varbūt to savu nelielo, teiksim, inovāciju esam veikuši lielos mērogos, tālāk tad atliek šo inovāciju un novitātes dot jums, lai jūs, teiksim, uz
200 gadiem, pēc 50 gadiem, lai monēta būtu vēl daudz sarežģītāk izdomāta un nokauta. Paldies! Paldies! Šo vēsturisko notikumu ir arī pagodinājis RTU monētas mākslinieks Kristofs Ģelzis. Lūdzu, mākslinieks. Klātsošas, sveicu universitāti un jubilēju. Man ir lepnums, kad kaut kā beigās zināt, ka tomēr bija iespēja veidot šo te monētu, ko es ceru, tā arī paliks unikāli. Un viena ļoti svarīga lieta šīs monētas tapšanā ir tas, ka monētā ir divas daļas. Viena daļa, kad es viņu veidoju un domāju. Protams, es domāju par Rīgas Tehnisko universitāti, par visām viņas vajadzībām, visām kvalitātēm, kādas viņai piemīt, lai varētu to pilnvērtīgi attēlot. Bet otra puse, no kuras būtībā arī sākās visa, raizījās vaļā visa tā ideja, kas noved pie tā, kāda viņa tagad izskatās, ir domas par piemiņu par savu tēvu, kurš ir nostrādājis Rīgas Tehniskajā universitātē 13 gadus, 18 gadās pagājušajā gadsimtā arhitektūras fakultātē. Un revers puse, es ņēmu sev to drosmi, tomēr apgalvot, ka ir veltīta viņu. Tur, kur ir centimetri un grādi un vienības tās lietas, kuras nosaka vispār zināšanu pamatu, tas ir precizitāte, taisnību un virzienu. Dažādas vēstījumus, un es nākot uz šejienu un pārdomāju, ko mēs varētu jums dziedāt un ko mēs varētu kopā dziedāt, tas atklāja, ka ir dažādas situācijas un dažādi vēstījumi. Un viens no tiem ir, ka saules mūžu par naudu nenopirksi. Saules mūžu mēs varam turpināt un iegūt stratēģiski un gudri domājot un strādājot. Un mūsu darbi būs tie, kuriem būs saules mūžu, un ar to arī mūsu tautai un mūsu valstī. Tad pirmā dziesma par sauli un nedaudz naudas.